Jo tāpēc man ļoti patika jūsu roklas, labākās cenas Latvijā. Nu, nav lētāks roklas par jūsējām. Mēs cenšamies. Labi, bet kā viņš ziemā braukās tur Pāvilos tā? Šim konkrētiem, kas ir? Viņam jāstāv noteikti kontrolētā vidē. Tas ir plus temperatūra. Nakts režīms. Ārā tu mīnus grādos var, jo viņam ir baterijas apsildi jau iebūvēta. Okay. Bet viņi jau pa nakti arī malas. Viņam 24/7 šansē. Nē, tas, ka tu strādā, tas ir cits stāsts. Ja tu konstanti viņu novieto ārā mīnus 20 grādos, teiksim, ja tu dīzeli vari atstāt elektrokāriņu. Kāpēc es gribu elektrokāru? Es gribu tāpēc, lai izmantotu to savu elektroenerģiju, kas man dienā rodās. Stāsts, cik es viņu ātri uzlādētu. Skaidrs, ja es īsti neredzu elektrokāriem pielietojumu. Man liekas, visās rūpnīcās, kur es esmu bijis, viņi ir salikuši saules baterijas, visi priecājas, mēs paši ražojam elektrību, bet kariņus lādē pa nakti. Nu, pa nakti tu ņem no tīkla. Jo es pieņemsim tagad, es saku, es ļoti cenšos skaitīt līdzi visu uzņēmumā, kur nauda iet, kur nāk, tad es redzu risinājumu. Mums ir pusdienas laiks, pieņemsim no 12 līdz 1. Saules spīd, enerģijas ir daudz, man tagad es viņu spēju pa stundu pielādēt? Pilni nepielādēs. Okay, Labi, cik baterija maksā? Atsevišķi var nopirkt? Tev nav opcija, te nav divi pirkstiņi, kurus nomainīt. Bet pieņemsim, cik es spēju pielādēt stundā? Vai cik ilgi man vajag, lai pilnu bateriju pielādētu? Provizoriski tie būs 20–25%. Nu, tev aptuveni tas uzlādes laiks 4 stundas. Līdz pilnu, un es varu braukt cik? Es tev nevaru definēt viņa patēriņu, kā automašīnai. 9 litrus 100 km.